Šīs vizuāli pieticīgais automobīls ir Toyota Corolla Cross, kas pēc izmēriem atrodas starp visiem zināmo RAV4 un tikpat labi pazīstamo Toyota Corolla. Un pēdējos gados tieši Corolla Cross dažādu iemeslu dēļ ir iemantojusi visai lielu popularitāti. Un tagad Toyota ir nolēmusi šo automašīnu mazliet modernizēt. Jauno Corolla Cross viegli var atpazīt pēc šūnveida radiatora režģa. Tas nevien mūsdienīgāk izskatās, bet arī uzlabo dzinēju dzēsēšanu. Tā kā automašīnas apveidi ir palikuši nemainīgi, tad vienkāršākais veids, kā panākt svaigāku izskatu, ir izgatavot jaunus lukturs, jeb tā saucamo optiku. Un te nu Toyota ir labi pastrādājis. Ļoti smuki priekšējie LED lukturi ar gaismas strīpu pa vidu, diezgan neraksturīgi Toyota markas automašīnām. Un arī aizmugurē lukturi ir tādi svaigāki. Un braucot aiz Corolla Cross var labi redzēt, ka šis noteikti ir šī gada modelis. Tik ekspresīvi kā Cupra vai Porsche crossoveri, tumsā tomēr tas neizskatās, jo Toyota vairāk koncentrējusies uz praktiskiem ieguvumiem, funkcionalitāti un drošību. Bet kas tad atrodas zem jaunās Corolla Cross motorpārsaga? Te var ļoti labi dzirdēt, cik skaļāks uz ārpasauli paliek dzinējs, ja tam nav dekoratīvā vākara skaņas izolācija. Bet, ekonomikai jābūt ekonomiskai, turklāt salonā to tāpat nevarēs dzirdēt. Plus, pilsētā Corolla Cross lielākoties brauks ar elektrību, tāpēc, ka pilnīgi visi šie automobīļi ir hibrīdi. Atkarībā no benzīna dzinēja tilpuma jauda ir 140 vai 180 zirgspēki. Corolla Cross salons gan ir iekārtots pēc amerikāņu principa, ja kaut kas darbojās, tad nevajag to liek aiztikt. Stūre, sēdekļi, pārnesumkārbas svira un daudz kas cits ir tāds pats kā iepriekš. Tomēr ir arī jaunas lietas. Piemēram, mērskala panelis, kurš, protams, ir virtuālais, ir tāds pats kā jaunākajām Toyotām. Tur ir šāds bildīts, mainās un tā joprojām. Centrālais ekrāns ir gan dzidrāks, gan ātrāks, un te mums ir arī bezvadu lādētājs, kurš noteikti ir jaudīgāks nekā iepriekš. Corolla Cross diez vai ierindojama sapņu auto kategorijā. Tas drīzāk ir automobīlis, kura uzdevums ir padarīt patīkamāku ikdienu, kas reizēm iegadās tikpat pelēka kā crossovers pats. Taču automašīnai ir ļoti, ļoti mīksta un līgana gaita. Tas ir tas, ko mēs pamanījām, tad, kad šis modelis vispār iznāca, un tas ir saglabāts arī modernizētajā versijā. Un droši vien kā ikdienā, sevišķi, ka mēs esam drusku tādi jau noguruši un varbūt pat īgni par kaut ko, kas šodien nav sanācis, tas ir svarīgāk par kaut kādu maigi izteiksmīgu dinamiku. Un turpinot šo relaksētas braukšanas tēmu, Corolla Cross ir ļoti mīksti un patīkami sēdekļus. Tā iekāp iekšā un pilnīgi jūt, ka mugura tā kā atslāps. Corolla Cross ir tikai 3 komplektācijas. Labāko cenas un snieguma attiecību pat laban piedāvā Style Edition. Un vēl drusku pabraucot ar Corolla Cross tādās ikdienas gaitās, tur pilsētas satiksmē, parkingos, es tomēr biju pārsteigts, cik tā automašīna funkcionāli labi apgādāta. Piemēram, mums ir 360 grādu kamera, kuru var paskatīties gan uz sevi no malas, gan ieraudzīt visu, kas ir apkārt automašīnai. Tepat ir speciāla funkcija, ka mēs varam it kā virtuāli paskatīties automašīnai cauri, tā kā to, kas atrodas zem mums. Kāpēc tādai automašīnai būtu vajadzīga šāda visurgājēja funkcija? Tas atkarīgs no modeļa veida. Corolla Cross, tāpat kā Corollai parastai, būtībā ir 2 veidi hibrīdu motoru. Vienam ir 1,8 litru benzīns, otram 2 litri. Šķiet, nav jau tā kā liela atšķirība, bet patiesībā ir gan. Jo pat neskatoties uz cipariem, divnieks tomēr ir daudz mudīgāks automobīls par 1,8. Un tieši tāpēc divnieku mēs varam dabūt arī ar elektrisku pilnpiedziņu. Elektriska visu riteņu piedziņa pārsvarā domāta ļoti vieglam bezceļam, slidenam laikam vai slīpumiem. Jaunums ir Snow Extra režīms, kāda agrāk modelim nebija un kurš pieejams tikai pilnpiedziņas versijām. Un vēl viena svarīga lieta - degvielas patēriņš. Mēs taču pērkam Toyotas hibrīdu, tāpēc, lai brauktu pēc iespējas ekonomiski. Ar to te viss arī kārtībā. 5,6 litri uz 100 kilometriem. Un atcerēsimies, ka mums ir gandrīz 200 zirgspēku un vēl brīžiem elektriska pilnpiedziņa. Toyota Corolla Cross, tāpat kā iepriekš, ir tāds patīkams, salīdzinoši vienkāršs, uzticams un praktisks automobīls.
pareizajā izmērā. Tas gan nav sevišķi lēts, jo bez pieejamiem 32,000 eiro droši vien, ka par tādu automašīnu nav īsti ko domāt. Tāds labi komplektēts Corolla Cross maksā apmēram 34,000, bet, ja gribās tādu, ar kādu mēs braucam, kur tur ir ādas sēdekļi un elektrisks bagāžnieka vāks un pilnpiedziņa, tad ir jārēķinās ar saviem 40,000.